Sveiki, draugi! Priecājos atkal jūs visus satikt. Šodien mēs skatīsimies izlikumu nākošajai nedēļai. Tas ir no 5. līdz 11. februārim. Jūs jau varat paskatīties uz šīm te kāršu kavām. Tad te būs pirmais variants, otrais variants, trešais variants. Mēģināt sajust intuitīvi, kurš no šiem te variantiem varētu būt jūsējais. Bet pirms mēs ķeramies klāt izlikumam, es gribu pateikt ļoti lielu paldies tiem, kuri skatās manu kanālu, kuriem patīk mans kanāls, kuri man ieliek šos īkšķīšus, jeb laikus, vai ir ieraksti kādu komentāru par to, kā jums ir paticis. Protams, ka man tas ļoti iepriecina, tā kā jā, ja jums patīk, ja jums liekas interesanti, tad liekat īkšķīšus, rakstat. Tas ir, protams, ļoti, ļoti forši, ka man izlikumi arī jums nodara un patīk. Un atgādināšu, ka man ir tad vairāki avoti, kur jūs varat skatīties. Galvenais ir YouTube kanāls Ievas Taro, tad ir šī Facebook lapa Ievas Taro arī, un ir arī TikTokā un Instagramā zem tāda paša nosaukuma arī kanāla. Tā kā droši sekojiet līdzi, piesekojiet, lai nepalaižat garām kādu jaunu izlikumu. Nu tā, ceru, ka esat izvēlējušies savu variantu un varam ķerties klāt. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmajam variantam nedēļas galvenā kārta ir šī te 2 kausi. Nu, jāteic tā, ka pēc 2 kausiem visticamāk kopējais tāds nedēļas fons un nedēļas noskaņojums jums būs gana labs un gana patīkams. Varētu teikt tāds diezgan harmonisks, ja? Patiksies komunicēt ar cilvēkiem, ja? Mācēsiet arī atrast kopīgu valodu, ja? Nu tā, kopumā vispār tā ir tāda pozitīva kārts. Darba, kaut kādos biznesa jautājumos. Te var būt stāsts par to, ka nākošnedēļ jums ir kaut kādi aktualizējas kaut kādi jautājumi par kaut kādu sadarbību, pieņemsim jaunu, ja? Te varētu būt vai nu kaut kādi jauni sadarbības projekti, varbūt jāslēdz kaut kādi sadarbības līgumi, ja? Te varētu būt vēl tā pārunu stadija arī, ja? Pirms mēs vienojamies, mēs runājam, mēs izrunājam, mēs vienojamies, ja? Mēs meklējam kopīgas kaut kāds risinājums. Un nākošnedēļ tas jums arī ļoti labi veiksies. Attiecību ziņā arī laba nedēļa. Tiem, kam ir kas ir partneru attiecībās, būs saprašanās tādas starp cilvēkiem, būs saprašanās. Tāda pat varētu teikt, kārts runā par tādu empātiju, nu, ka citreiz tādās ilgstošās attiecībās mums pat nav jārunā vienam ar otru un pietiek, mēs nolasam, ko otrs domā no skatiena vien, tā kā attiecībām šī arī ir laba kārts. Jaunas attiecības, jā, varētu būt pēc šīs kārtas kādi randiņi, kādas jaunas iepazīšanās tiem, kam tas ir aktuāli. Jā, tā kā, ja aicina uz randiņu, tad ejiet. Varbūt kaut kas labs tur arī var sanākt. Nu jā, tātad kārts kopumā pozitīva, laba, komunikācija ar cilvēkiem, saprašanās, paši mākam, varam, gribam uzklausīt citus, arī citi cilvēki mums ir pretīm nākoši, ja? Tā kā, ja kaut kādas tādas pārunu lietas un darījumu lietas un sadarbības lietas jākārto, nākošā nedēļa tam ir laba. Nu, vienīgais, kas mums te var bišķiņ pabojāt to noskaņojumu, ir šis te kungs, imperators, ja? Tad tajā visā procesā var gadīties kāds šāds te cilvēks, par ko mums runā šī kārts, jā, tas varētu būt arī tieši kāds cilvēks, kāds vīrietis ar ietekmi, varbūt tas ir vīrs kādam, varbūt tas ir priekšnieks, jā, vai kaut kāds sadarbības partners, bet cilvēks, kuram ir tāda diezgan liela ietekme, kas varbūt gribēs nu, kā teikt, gribēs, lai mēs spēlējam pēc viņa noteikumiem, ja? Gribēs, lai mēs spēlējam pēc viņa noteikumiem. Un tas mums varbūt var tā nevisai patikt, ja? Jo par cik kāds mums ir pozīcijā, kas runā par nedēļas tādu kā negatīvu, ja? Tā var būt, bet
Es teiktu tā, ka savukārt caur šo kārti, kas runā par diplomātiju, es domāju, jūs arī tiksiet galā ar to kungu. Ja? Nu, protams, jāskatās jau ir reāli, varbūt ir kaut kādas lietas, kaut kādas nianses, kur mēs varam piekāpties, jo stāsts jau vienmēr ir par kompromisu, ja, kaut kādu. Bet katrā ziņā es domāju, ka īpaši neapmierināti jūs ar šo sadarbību nebūsiet, ja? Nu, jā, bet kaut kāds vīrietis tas var būt, kas jums tur nepiekritīs vai gribēs kaut kā pa savām, tad nu, jums ir jāliek lietā sava diplomātija pēc šīs kārtas un jāmēģina tomēr ar viņu tā kā vienoties un tā kā atrast to pieeju un tā kā sarunāt ar viņu, ja? Ja gadījumā nav stāsts par vīrieti, tad te varbūt runa par jūsu pašu kaut kādu tādu situāciju, kur jums varbūt trūkst kaut kāda organizētībā, vai jūs, jo šī kārts runā par tādu stingru situācijas kontroli, ja, kad es kontrolēju situāciju, es kontrolēju visas lietas, vienmēr visu izdaru laikā, paspēju, ja, kas man ir jāuz satikšanos aiziet, piemēram, šeit, ja, vai kaut kuru, nu, jebkurā, protams, jomā tas ir, ja, ja mēs tā plaši skatāmies. Un tad varbūt, ja te nebūs jums konkrēts cilvēks, varbūt jums pašiem būs kaut kur tā, ka jums ar to laiku organizēšanu vai ar kaut kādu grafiku vai ar kaut kādām tādām lietām tur kaut kas varbūt nākošnedēļ neies, ja. Nu, vai kaut kā nevarēsiet iekļauties grafikā kaut kādā. Nu, tāds ir šis te mums imperators. Savukārt pozitīvā mums ir 9 kausi. Nu, tā ir atkal ļoti jauka kārts, kas runā par tādu komfortu. Ja? Es esmu komfortā pēc šīs kārtas. Es esmu cilvēks apmierināts, jā, paskatieties kādā pozā, viņš ir pilnīgi laimīgs un lec pa gaisu un kaus pa gaisu, jā. Tāpēc es kaut kā domāju, kad pat, ja jums nākošnedēļ būs šis te kungs, jā, kurš kaut ko jums tur mēģinās pa savām varbūt, jā, uzspiest vai kā, vai panākt kaut ko, jūs tomēr vienosieties un tomēr jūs būsiet apmierināti ar to situāciju, jā. Tāda varētu būt versija. Nu, vēl šī kārts runā arī par vienkārši patīkamu laiku pavadīšanu, kur cilvēks, viņa vairāk runā par tādām kā ballītēm, vai tie varbūt kaut kādi tur arī kaut kādi restorāni vai kafēnīcas vai tur spā vai nu kaut kādas tādas vietas. Varbūt jums nākošnedēļ būs, nu varbūt tas pats randiņš, jā, kaut kur, teiksim, pēc šīs kārtas mums varētu būt kaut kāda tikšanās patīkama, un arī šī kārts par to runā, ja, ka mēs patīkam pavadam laiku, un tiešām kaut kur varbūt aizējam uz kaut kādu vietu, ja, tādu foršu, kur varam atpūsties, atslābināties un tā. Nedēļas padoms mums ir vecākais arkāns spēks. Nu, šī kārts arī runā par to, ka mums būtu labi parūpēties par savu veselību, tādā ziņā, ka jā, varbūt mums tiešām te uz kaut kādu spā vai uz kaut kādu patīkamu procedūru mēs varam aiziet pēc šīm abām kārtīm, jā. Šī kārts runā arī par kādām sporta lietām, jā, varbūt kaut ko tādu, tas arī, protams, mums nāks par labu. Bet vēl šī kārts runā arī par neatlaidību. Un, ja mēs nākošnedēļ jūtam, te atceraties, ko es teicu, ja par to situāciju, kur var būt kaut kāds cilvēks, kas mums, ar kuru mums ir tā kā jāvienojas, bet kurš kaut kā mēģinās to spēli pēc saviem noteikumiem vadīt, tad šī kārta saka, nu, esi diezgan nepiekāpīgs, ja? Esi nepiekāpīgs un ar savu nepiekāpību un neatlaidību tu varēsi panākt savu. Ko es gribu pateikt? Nekādā ziņā šī kārta neaicina uz konfliktu, nē. Šī ir diplomātijas kārta, šī ir tāda pārliecības spēka kārta. Tad mēs varam nākošnedēļ panākt savu, bet ar diplomātiju, ar neatlaidību un ar savu tādu māku sevi tā kā prezentēt, pasniegt, jā, runāt. Tā kā tāds ir kārtas padoms. Ja kaut kas ir nākošnedēļ, mums kaut kāda, nu galvenokārt šeit, ja tāda kaut kāda vienošanās, kuru mēs varam ietekmēt, tad esam varbūt pat nepiekāpīgāki nekā citām reizēm,
un tad mums arī izdosies iegūt to rezultātu, ko mēs vēlamies. Šāds izlikums pirmajam variantam. Tagad skatīsimies otro variantu. Otram variantam nedēļas galvenā kārta ir šī te, tas ir vecākais arkāns mags. Jāteic, ka tā ir ļoti jaudīga kārta, tāpēc visticamāk nākošu nedēļu jums tiešām būs tāda liela enerģija, liela jauda darīt, tā teikt, lielas lietas. Kārts var runāt par to, ka kāds uzsāk kaut ko jaunu. Šī kārts bieži vien runā par kaut kādiem jauniem sākumiem. Ja? Protams, tas var būt lielākā, mazākā mērā. Kādam var būt jauns darbs, kādam var būt esošā darba ietvaros kaut kāds jauns projekts. Ja? Pat ja ne tā, tad jums katrā ziņā būs iekšā tāda jauda, lai tiešām kaut kam ķertos klāt un tiešām ar tādu lielu atdevi arī darbotos visticamāk. Ja? Nu, tas pats arī, protams, biznesa jautājumos. Varbūt kaut kādi jauni projekti, kaut kādas jaunas idejas. Ja? Te tiešām varbūt arī jaunas interesantas biznesa idejas, pie kā jūs nākošnedēļ strādāsiet, ja? Par kurām jūs domāsiet, jūs plānosiet. Te ir daudz plānošana šajā kārtī. Ja? Tā kā tas arī varētu būt, ka jūs kaut ko ļoti plānojat, ļoti aktīvi, kaut kādu, esat tā kā aizdegušies pilnīgi ar kaut kādu ideju. Un tas arī dažādās dzīves jomās, kura, ja, un tiešām ar to tā kā domājat, ja, neobligāti tas ir darbs, tā var būt sadzīve, tās var būt attiecību lietas, jebkas. Man ir kaut kāda ideja, un es ar to strādāju, es par to domāju, es plānoju, es tā, ja, ar to esmu tā nodarbojos. Nu tā, kas attiec uz attiecību jomu, tad gan es vispār vairāk teiktu, ka jā, mums būs prāts aizņemts ar kaut kādām citām lietām, ar tādām vairāk kaut kādi sociāli jautājumi, sadzīves jautājumi, darba, biznesa, jā, kaut kādi tādi varbūt jautājumi pat vairāk, jo šī kārts nerunā īsti par tādām romantiskām attiecībām, ja. Tāpēc arī, ja mums ir stabilas attiecības ģimene, tad vairāk varbūt mēs... Protams, tas var notikt arī kopā. Mēs varam tiešām tur plānot, nu vienalga, varbūt gribam pārcelties uz, teiksim, uz citu dzīvesvietu. Tas ir tikai kā piemērs, ja? Vai jebkādi jautājumi, kas jums ir, vai ko gribam tur biznesu kopā uzsākt, kaut kādu ģimenes biznesu, jebko, ja? Vai arī vienkārši kaut kādu sadzīves jautājumu. Vairāk mēs būsim noskaņot uz tāda viļņa, nekā, teiksim, tur romantiski sadoties rociņās un staigāt gar jūru, ja? Tas noskaņos būs tāds aktīvāks, tāds vairāk mums nākošnedēļ. Vai varbūt jaunas kaut kādas iepazīšanās, kam atkal tas ir aktuāli, protams, jā, varbūt, bet te vairāk, zinat kā, tas būs tā, ka, nu, vienkārši randiņš, nu, prieka pēc labi laiku pavadīt. Vairāk tas šobrīd izskatās tā. Nu, jā. Jā, tas ir tāds kopīgais nākošajai nedēļai. Nākošās nedēļas pozitīvs mums ir 3 pentakļi. 3 pentakļi runā par to, ka mums būtu nākošnedēļ labi, un varbūt tas tiešām mums arī sanāk kaut kur uzlabot savu profesionalitāti, vai kaut kur pamācīties papildus. Un tie varētu būt vai nu kādi kursi, vai nu kādu lekciju varbūt noklausamies, jā. Nu, kaut ko tādu, vai arī pie kāda cilvēka kaut ko pamācamies, ja tīri profesionāli, ja? Bet kaut kādā veidā to roku pieliekam, lai savu profesionalitāti tā kā uzlabotu, ja? Vēl šī kārts runā par to, ka cilvēki redz strādāt, es ceru, ka jūs redzat, ja? Cilvēki strādā tā kā kopā, katrs dara savu darbu, tā kā tādi zobratiņi te viņi strādā, ja? Arī par pozitīvs lai arī tāda sadarbošanās noskaņojums varbūt jums nebūs tāds magam. Mags ir pats par sevi, viņš zina pats, viņš grib pats, ja? Viņš tur pats vairāk uz tādu savu ego, tāds kā, nu, orientēts. Bet šeit ir runa par to, ka arī jums noteikti varētu nākt par labu tomēr sadarbību ar citiem cilvēkiem. Varbūt ieklausīties, varbūt ar kolēģiem, tas ir, jā, tā kā kaut ko kopā. Varbūt jums ir tā labā ideja, un tie cilvēki, kas jums ir blakus, viņi var jums palīdzēt, viņu virzīt, jā, tā arī var būt. Nu tā. Nedēļas negatīvs mums ir 9 kausi. Nu jā, pirmā variantam šī kārts bija nedēļas pozitīvā, jums ir negatīvā. Un ko viņi te jums varētu nozīmēt? Nu, redzat, kopā ar magu varētu būt tas moments, ko es teicu, ka mags tāds uz sevi kaut kur, jā, mazliet viņš to savu ego tā jūt. Un šajā kārtī arī bišķiņi var būt tā, kad es bišķiņi vairāk par sevi
jā, par savu komfortu vai par savu ego, un netik daudz par tiem pārējiem cilvēkiem. Šito momentu ņemat vērā, lai jūs varbūt kaut kur pa daudz nepārforsējat, jā, ar to es un tā, jā. Jo te ir tieši norāda, ka mēs esam kopā, un mēs kopā varam izdarīt droši vien daudz vairāk, varbūt nekā es pavisam viens pats, jā. Tā kā tā, vēl te varbūt stāsts, ka varbūt, jā, un vēl, nākošā nedēļa varbūt nav tas labākais laiks, lai iet uz ballītēm, iet uz tusiņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka jums ir tāda jauda iedota nākošanai, ka jūs varat kaut kādas reālas, praktiskas lietas nākošanai izbīdīt, jā, tai vietā nevis tur patusēt un paballēties. Un vēl šī kārts var runāt, ka varbūt kaut kādā mirklī uznāk tāds slinkums, ja, vai kaut kā tāda nevēlēšanās kaut kā tāda. Ja. Kaut gan enerģija jums te būs, ja, pēc tā maga būs un tāds noskaņojums. Bet redzat, te tā meitene sēž tāda laiska, tāda, kas te viņai kāda glāze, kāda vīna glāze vai kas, tādā noskaņojumā. Tā kārtas saka, nevajag, nākošnedēļ to nevajadzētu, ja, jo jums te būs darba pilns rokas ar citām lietām, ja, kas jums tiešām nesīs kaut kādu labumu. Jūs skatoties tālāk uz nedēļas padomu, te mums ir Pentakļu karalis. Šī kārts arī tiešā veidā runā par to, ka darām tādas lietas, kas uzlabo mūsu labklājību, ja? Tie tiešām varbūt tas, ko es jau minēju, kaut kādi jaunas lietas, kas nākošnedēļ ienāk mūsu dzīvē vai ko mēs uzsākam, ja? Pieliekam tiešām šeit to savu enerģiju un savu roku, ja? Tās var būt lietas, kas mums nes naudu, ja? Kaut kādu paaugstina mūsu labklājību vai nes mums kaut kādus ienākumus arī, ja, ar laiku. Jo redzat, tas ir tomēr padoms mums, tas ir Pentakļu karalis, tas ir cilvēks ar tronis, viņam ir, ja, iespaidīgs, viņam ir sava pils, viņam ir savs pentaklis, ja, viņš dzīvo labklājībā. Nu, un tāds ir šis te mums arī padoms, iet uz šo te, ja. Varbūt jums nākošnedēļ tiešām ir kaut kādas darīšanas, kaut kādās finanšu iestādēs, piemēram, tur ar banku vai ar kaut ko tādu, tur, vai kādu, jebkādu, ja, teiksim, iestādi. Tad arī tas varētu būt labvēlīgs laiks. Tas varētu būt labvēlīgs laiks šādām te pārunām. Vēl magam ir tāda īpašība, ka viņš ļoti skaisti māk runāt un viņš māk ļoti pārliecināt. Viņš māk arī pārdot. Ja? Tā kā, ja tas jums ir aktuāli, tad liekat to arī, tā kā ņemat to vērā, ja varbūt jūs tiešām kādam, varbūt kāds nekustamais īpašums, piemēram, ir jāpārdod, ja, arī pēc šīs te visas kombinācijas. Tad nākošnedēļ jums arī tas varētu pat izdoties, ja, un jūs varat to savu naudiņu saņemt. Ja tas kādam ir aktuāli, ja, protams, tā. Jā, kas vēl? Jā, laikam visu minēju par šo te. Jā, vēl varētu būt, ka šis te karalis ir kāds tiešām cilvēks arī, ja? Ka tas ir kāds cilvēks praktisks, realistisks, tāds cilvēks, kurš jums nākošnedēļ var arī kaut kādu palīdzību sniegt. Varbūt jūs ar savu jauno ideju iesiet pie šī cilvēka. Un tad kārts saka, jā, dari to, jo šis cilvēks tev tiešām var vai no ar padomu, vai varbūt ar kaut kādām investīcijām, ja, vai kaut kādu citu atbalstu, ja. Tad, bet reālu praktisku atbalstu viņš tev var palīdzēt. Šāds izlikums otram variantam. Tagad skatīsimies trešo variantu. Trešam variantam galvenā kārts ir nākošnedēļ zobenu bruņinieks. Kā jau šie abi vārdi mums pasaka priekšā zobeni un bruņinieks, mēs redzam šo te attēlu, ja, kur te puisis pilnīgi tā kā nesas uz tās zirga un tos zobens pa priekšu, ja. Varētu būt tāda diezgan, teiksim tā, nepārāk mierīga nedēļa, ja. Nepārāk mierīgi, bet tas var būt arī pozitīvā ziņā, jo var būt tā, ka tas ir saistīts ar kaut kādu mūsu intelektuālo darbību. Jo zobeni,
Tā ir gaisa stihija, un viņi runā par mūsu prātu, par mūsu intelektu, tātad intelektuālā darbība. Un kopā ar nākošās nedēļas pozitīvu magu, tad tiešām varbūt kādam var šī kārta atspēlēties šī kombinācija tā, ka jums ir nākošajā kaut kādas aktivitātes saistībā ar jūsu intelektuālo darbību. Nu, pieņemsim jūs kaut kādu rakstu vai kaut kādu darbu, teiksim, zinātnisku, nezinātnisku, vienalga, ja kaut kādu tādu vai kādu projekta darbu gatavojat, ja, un jūs visi esat tajā iekšā, un jūs prāts tiešām ar tām visām lietām ir pilnībā aizņemts. Tā var būt. Kam varbūt tas nav aktuāli, ja, kas ar tādām lietām nenodarbojas, tad, nu, tiešām teikšu, kā ir jāņem vērā, ka Zobenu bruņinieks, nu, viņš ir tāds diezgan skarbais puisis, zināmā mērā. Un te varbūt stāsts par to, ka vai nu tiesam mēs, vai nu tas ir kādi cilvēki, tuvākie cilvēki mums apkārt, kas būs šādā te Zobenu bruņinieku noskaņojumā. Zobenu bruņinieks, viņš ir tāds taisnības cīnītājs. Viņš ir taisnības cīnītājs, bet viņš var mēdz būt ass, ja? Viņš vienmēr grib noskaidrot, kā tad ir patiesībā. Viņš iet ar to savu zobenu pa priekšu pacelto, lai skaidrotu, lai cīnītos par taisnību, ja tāds tiešām taisnības cīnītājs. Jā, bet, nu, protams, nav patīkam, ka viņam tas zobens, un tāpēc var gadīties, ka kaut kādas asākas situācijas sanāk, ja. Te, es domāju, tiešām tas varētu būt saistīts ar kaut kādām komunikācijas lietām, ja, ar kaut kādiem cilvēkiem, vai nu tas ir ģimenē, vai nu tas ir kaut kādā citā sociālā vidē, kas mums ir darbs, vai kaut kāda cita cilvēka, kas ir ap mums, ja, kaut kāda varbūt attiecību skaidrošana, ja, kad vai nu jūs tagad tātad dūri galdā un tagad stāsti man, kā ir, ja, un tagad sēžam un izrunājam un runājam, ja, un visu kārtas galdā un izrunājam. Vai arī pret jums, ja, kāds cilvēks šādi grib skaidrot attiecības. Nu, vēl tad tiešām var būt tāda runa par nu, kad tiešām līdz kaut kādiem tādiem, nu, komunikācijā var līdz cilvēki līdz kaut kādiem asumiem nonākt, ja, tādiem paceltā tonī varbūt un tā. Bet tas ir tikai nedēļas izlikums, ja, tas ir viens, un otrs, ja jau mēs to zinām, ka tā var gadīties, tad mēs pastīsimies tālāk, kas mums ir padomā, un, nu, darīsim, lai to situāciju mīkstinātu, vai ne? Tā kā nav te par ko daudz arī jāsatraucās droši vien. Nu, lūk, nedēļas pozitīvā mums ir, tad Maks, es jau pieminēju, un, zinat, Maks runā par tādu spēju runāt, spēju sarunāt. Un tāpēc man kaut kā šķiet, ka te nav pat runa par kādu citu cilvēku, kas ienāk jūsu dzīvē, ja, bet ka tas varbūt esat jūs paši, kas šo te varbūt negludo situāciju, māk, nu tā, viņš varbūt nav tik daudz diplomāts, cik vienkārši cilvēks, kas māk tā, nu, viņš māk runāt, ja, viņš māk skaisti runāt, un viņš māk sarunāt, ja, un es domāju, ka te jūs paši varbūt mācēsiet nākošnedēļ kaut kā to situāciju novadīt, ja tiešām, nu, kaut kāds tāds, kaut kur komunikācijā kaut kāds tāda parādās, ja tāda asumiņi vai negludumiņi. Nu tā. Nedēļas negatīvs mums ir 10 kausi. Nu, 10 kausi, redzat, te ir arī mūsu tuvākā vide, te var būt mūsu ģimene, te var būt arī mūsu cilvēki, kas mūs apkārt dombiedri draugi. Tāpēc man bišķiņ tā liekas, vai tikai tā situācija nevarētu, jo tas ir negatīvs, vai nevarētu rasties tiešām mums tur ģimenē, ja, ka kāds tur, nu, mums nesakrīt viedokļi, un mēs vienkārši tur tagad katrs pie sava, jā, pēc šīs te kombinācijas, katrs gribam palikt pie sava, un viss, jā. Nu jā, bet tad es teiktu caur šo te diplomātiju kaut kādu, vai šo te runāšanu, ja, šo te runāšanas māku, galvenais te neskriet prom, tā kā šis te puisis, ja, lec zirgā un skrien prom, nu nevajag tā darīt, vajag apsēsties, tad izrunāties un šo situāciju atrisināt.
Un skatīsimies, kas mums ir kārtas padoms nākošai nedēļai. Te mums ir 3 pentakļi. Un šī kārtas tieši par to runā. Ja? Tad paskatieties, te neviens nekur neskrien, ja? Un neviens nekur prom neskrien, un tā visi cilvēki ir mierīgi. Tad pirmkārt, ja pat kaut kas tāds te notiek nākošais nedēļ jums, ja? Tad pirmkārt nomierinamies, ja? Nomierinamies, aizskaitam vismaz līdz 3 vai līdz 10. Un tad, mēģinam, jo tad cilvēks tā kā soli pa solim dara savas lietas, ja, tad soli pa solim risināt situāciju, soli pa solim iet, izrunāt, ja, izrunāt, un galvenais mierīgi pieiet situācijā, nepieņemt, galvenais, šitam puisim patīk arī ļoti straujus tādus lēmumus, viņš tā uzreiz un tā, nevajag, tā gan nedaram, ja, ja jums prātā nāk tādas domas, ka tagad es tā darīšu un viss, ja, tad straujās, tad idejas kaut kādas, tad tomēr varbūt atliek to lēmumu pieņemšanu bišķiņus vēlāku laiku, jo šī kārta saka, tiešām dari visu pamazām, rūpīgi, pamatīgi, pārdomāti, soli pa solim, jo šie cilvēki būvē māju, ja, viņi ne pili, bet baznīcu, viņi to dara, viņiem ir plāns, viņi zin, kā viņi to darīs, viņi to dara mierīgi, lēnām, soli pa solim, ja. Tas ir tāds padoms jums nākošajā nedēļā, ja? Vēl, ja mēs atgriežamies pie tā, ka šī kārta varbūt nerunā par kaut kādiem komunikāciju asumiem ar cilvēkiem, bet par intelektuālo jūsu darbu, kaut kādu aktīvu darbu, kas nākoši. Tā arī var būt, ka jums ir aktīvs intelektuālais darbs, un jums varbūt nesanāk tik daudz laika veltīt ģimenei, ja? Tāpēc varbūt tā ģimenes kārts jums ir negatīvā. Tā arī var gadīties. Tad šī kārts tieši arī runā par tādu profesionalitātes, iepriekšējiem variantam arī viņi bija, par tādu profesionalitātes paaugstināšanu, par to, ka varbūt tiešām jums vajag vēl kaut ko, teiksim, kaut ko vai pamācīties, vai kaut ko uzzināt, ja? Tādu tiešām piestrādāt pie tā, pie kā jūs jau tā kā darbojaties, ja? Sanāk varbūt, ka ģimenē mazāk laiks, bet atkal tas ir tikai vienas nedēļas izlikums, paies nedēļa un atkal visa situācija mainīsies, ja? Šāds izlikums 3. variantam. Es ceru, ka visiem būs laba un mierīga nedēļa, un tiksimies atkal nākošajā izlikumā.